vienkārši ļoti stipri mūzika patīk. Un patīk muzicēt un patīk, kā citi muzicē. Un trešā lieta, kad jauniešiem ir ko darīt. Tas arī. Un ja viņiem patīk, tad tad vairs labāk. Es kā konsultants vairāk, jo puišiem, tas vecuma posms arī, ja sākumā viņiem diezgan stipri nepatīk, ka tā nāk klāt, dari šitā, dari tā. Nē, mēs gribam šitā, kā jau jaunieši, ja? Tad tā vairāk tomēr kā konsultants, nevis tā kā skolotājs. Tas viss sākās ar to, ka senāk jau skolas grupa bija Mistika, un mēs kā jaunieši sanācām kopā un izdomājām to grupu tā kā atjaunot. Biju maza meitene vēl, tad, kad vēl šī īstā Mistika skolā bija, un atceros to, ka skolas zāle bija pilna, stāvgrūdām pilna, jo arī tad skolēnu skaits bija daudzreiz lielāks. Un bija noteikts laiks ar nožēlu, kad dzina mājās, bija pienācis laiks, ka jāiet mājās, un ļoti labi, ka ir atjaunojusies atkal Mistikas skolā. Tur bija vecāka gājuma šķīvība, bet šitie skan labāk tagad. Basģitāru, dabūjām sintezatoru, pulti, pastiprinātāju, tumbas, tāpat mikrofoni. Viņi ir pamanīti pilsētā, tiek aicināti spēlēt pilsētas pasākumos. Arī varbūt pat kādās privātos pasākumos ir dažkārt arī uzaicināti. Interese par viņiem ir? Pārsvarā mēs ballēs spēlējam, jo pašiem patīk tādas baļu mūzikas. Sākās šķiedes reakcija, ka daudziem gribas muzicēt. Un atceros pagājušā gada 9. klase mums Haisē priekšnesumos ar 4-5 ģitārām uzstājās skolas dažādos pasākumos. Ja, tā ka tam visam ir bijis ļoti labs rezultāts. Par cik ņemot vērā, ka šo atzimšanu radīja tie jaunieši, kuri šobrīd praktiski ir beiguši skolu, un starp viņiem ir tikai viena tātad spēlētā meitene Dana, kura turpina mācības mūsu skolā. Es ļoti ceru un arī pēc jauniešu teiktā, ka viņi, protams, šo lietu nepametīs un viņi būs šo instrumentu pārvaldītāji, arī galvenie varbūt, ja, viņi nāks un spēlēs. Bet man ir liels prieks, ka ir turpinātāji un skolā ir parādījušās meitenes, muzikālās meitenes, un kas ir tā arī ļoti interesanti. Mūsu pusē varbūt tas nav tā tik ļoti raksturīgi, ka tiks izveidot, acīm redzot, kaut kas jauns, Mistika, kurā spēlēs meitenes. Pirmkārt jau ir viņu pašu pasapziņa cēlusies augšā, un ja tu pats izstaro, ja, pie tevis līp klāt, ja, tev nāk aura, un tad jau pie tevis līp klāt.